Un tātad mēs šodien runāsim par to, kā atteikties no veikala, vai, teiksim, kā pieņemt, kad cilvēks ir pieņēmis lēmumu izbeigt šo savu uzņēmējdarbību, kā izdarīt tā, lai tiktu slēgts tavs interneta veikals un kas ir jādara, lai tiešām tā formalitāte būtu pēc iespējas, nu, kā saka, mierīgāka, bez stresa un vienkārši izdarīt darbs un, kā saka, viss. Tātad es parādīšu tehnisko dabas jautājumu, kā to var izdarīt, bet nedaudz pirms tā visa es gribu pastāstīt vienkārši, kādos gadījumos tas strādā un kas vispār ir jādara. Tātad, principā, ir divi iespējamie varianti. Pirmais variants ir tāds, ka vai kaut kādas nejaušības dēļ un ieviesusies kļūda, vairāki veikali ir atvērti. Varbūt tās ir pārprasta situācija un tu no sākuma esi gribējis veidot biznesu un pēc tam tas ir pārdomājis un tu vairs neko negribi un gribi vienkārši atgriezt atpakaļ naudu. Vai vienkārši ir pagājis jau kaut kāds konkrēts laika periods un tu saprati, ka tas biznes nav tavs un tu neko negribi vairāk kopīgu ar šo kompāniju, vairāk nekad negribi būt klients vai vienkārši būt šajā biznesā, un tu viņu vēlies slēgt, un lai viss būtu kārtībā. Ir divas iespējamās variācijas, par ko es tagad runāšu. Pirmais variants ir tāds, ka tev ir šis interneta veikals, tu viņu esi izveidojis, nopircis, un tev viņš ir burtiski dažas dienas, ja? Varbūt dažas stundas, varbūt nedēļa, ja? Un tu saprati, ka nē, tas tomēr nav tavs. Un tu viņu slēdz, un tev ir iespēja atdabūt atpakaļ šo te ieguldīto naudu, gan uzreiz jāteic nepilnā apmērā, jā, bet 90% no ieguldītās summas. Un otrais variants, kad tu esi jau pārgājis šim limitam 1 mēnesis, un tas nozīmē to, ka tev atpakaļ naudu visticamāk neviens neatdos, jā, bet var tu veikalu slēgt un izbeigt šo te uzņēmē darbību, vai pat ne uzņēmē darbību, vienkārši šo te veikalu slēgt un vairāk neko nedarīt. Vienkārši arī būt pārstāt būt par klientu. Kas konkrēti jādara? Faktiski lieta ļoti vienkārša, bez liekas problēmas, ja? Kas ir jādara? Un tad skatāmies, ja? Ir atvērta sadaļa pats interneta veikals, pati pirmā lapa, ka mēs ieejam iekšā, tad ir atvērta vaļā, ja? Tad mēs spiežam uz vārdu tikai partneriem un informāciju priekš distributoriem. Tālāk, mēs meklējam krievu valodu, krieviski runājošo valodu, jā. Tā, un atrodam tā. Tad mēs meklējam krievu valodu, tā, atradīsim to krievu valodu. Tad redzam, ja? Krievu valoda mums ir. Tā. Un kur mēs redzam, ja? Ruski язык, vai teiksim ruski, ja? Un redz, kur mēs redzam. Zakritie akkaunta. Tad mēs uzspiežam uz šeien, ja? Un mums atveras dokuments. Šo dokumentu vajag izprintēt, ja? Izprintēt. Kā viņu var darīt? Ir iespēja divi dažādi varianti. Pirmais variants ir tāds, ka tu vienkārši viņu lejuplādē, ja? Lejuplādē. Pirms tam aizpildot šīs te esošās grafas. Principā ir kā, no sākuma viņu vajag lejuplādēt, tad Wordā vai kādam no citiem dokumenta variantiem aizpildīt, ja tad vienkārši šeit rakstot savu vārdu, uzvārdu, logins jāraksta precīzi tāds, kāds ir tavs interneta veikals, un šeit, piemēram, kā piemēru minēšu, ja, redzat, rakstīts ir Everita, ja, tad šis te logins arī skaitās kā tas, kas te ir jāieraksta, ja, tad Everita. Savukārt šeit būs tātad paralēli, ar kuru tiek izveidot šis te veikals, tavs konkrētais telefons un e-pasta adrese, tas ir vajadzīgs priekš kompānijas, lai viņi ar tevi spētu sazināties. Un šeit ir rakstīts vienkārši es, un te jāmin vārds uzvārds tavs, ja? Vai tā cilvēka vārds uzvārds, kurš vēlas slēgt šo te kontu.
šo veikalu, ja, un jāatraksta iemesls, kā labi viņš to nevēlas vairāk turpināt, ja, un tālāk, protams, kā jebkurā vietā ir datums un pāraksts, ja. Tātad šo te visu izprintējam, ja, sagatavojam jau kā konkrētu materiālu, un tātad kas ir jādara tālāk. Protams, ja pieņemsim, jums šodien nav, piemēram, pie rokas printeris vai tev ir kaut kāda cita, teiksim, problēma, ja, un tu nevari, vai, teiksim, tev ir printeris, bet tev nav skaners, jā, atpakaļ, kā ieskanēt, tad der arī fotokartiņa, jā, ko mēs caur mobīlo telefonu varam ielādēt, jā, jau reāli internetā un aizsūtīt viņu jau kā dokumentu veidā. Un kas tālāk ir jādara? Tad, kad tu to esi izdarījis, tev ir savs dokuments, tad, kā tu nospied vārdu, tad tu esi aizpildījis, tev viss ir sakārtots, tu esi viss sagatavojis un sakārtots. Tālāk, atkal, tikai priekš partneriem ielādēt failus. Šeit ielādēt failu. Šeit tu ej meklēt, tātad nospied, izvēlēties failu, ielādēt. Kaut tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka kompānija, viņa saka tādu lietu, mums ir vajadzīgs dokuments, mums ir vajadzīgs konkrēts dokuments tieši no tevis ar parakstu, ka tiešām tas ir tu, kas to raksta, ja? Ka tieši tu esi tas cilvēks, kas grib beigt šo te uzņēmēju darbību, vai pat neuzņēmēju darbību, jo ne jau visi šeit veido uzņēmēju darbību, ļoti daudz cilvēku vienkārši klienti. Tu vienkārši vēlies pārtraukt šo produkciju lietot, tu vairs nevēlies būt produkta lietotājs vai jebkādā citā sakarībā šajā biznesā darboties, ja, tad tu šo visu ielādē. Tad, kad tu to esi izdarījis, kas tad tālāk jādara? Tu griezies pie palīdzības dienesta. Šeit mēs nospiežam vārdu palīdzības dienests. Un šeit mēs varam redzēt, pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāizvēlas kategorija. Un kategorija ir, piemēram, šeit возвраты, atmieni, tātad tas ir atteikšanās vai apmaiņa, ja? Mēs nospiežam šo te kategoriju. Tālāk šeit rakstam latīņu burtiem, var krievu valodā rakstīt, ja? Jo kāda te vēl ir interesanta funkcija? Cilvēki, kas pieņem šo te informāciju un kas viņu apstrādā, ja? Viņi viņu saņem pēc valodas, kurā tiek rakstīts. Tas nozīmē, ja jūs rakstīsiet krievu valodā, tad ļoti liela iespējamība, ja, kad viņu apstrādās krietni ātrāk nekā, ja pieņemsim, ja jūs rakstīsiet latviešu valodā. Es uzreiz gribu minēt to, ka latviski rakstot šo informāciju var vienkārši ļoti ilgu laiku izskatīt. Tie ir tā iemesla dēļ, ka latviešu šajā kompānijā faktiski es varētu teikt, ka nav. Ja? Tāpēc, ja jūs gribat rakstīt šeit jebkādu veidu šo te atteikumu, ja, rakstat viņu, ja jūs nemākat, pieņemsim, krieviski rakstīt krievu burtiem, ja, tad rakstīt latīņu burtiem, bet krievu valodu viņi sapratīs. Tāpēc šeit var vienkārši šeit rakstīt atmienu, то есть, varbūt ne atmienu, rakstam tā, pišķiņ citādāk. Закрытие аккаунта. Закрытие аккаунta. Un šeit ir tieši tas pats variants, ja, ko mēs varam rakstīt, ja. Добрый день. Пожалуйста. Закройте мой back-office. Lūdzu, aizveriet manu back-office по причине того, что я больше не буду заниматься этой деятельностью. Tātad, labdien, lūdzu, aizveriet manu back-office, iemesls tam ir tas, ka es vairāk nekad nedodarbošos ar šo te lietu, ja. Un šeit var vienkārši atpravīt problēmu vai vienkārši
nospiest, ka tāda problēma nosūtīt, ja. Un tas arī tiks realizēts. Es šobrīd viņās to nedarīšu, tāpēc, ka tas ir reāli cilvēks, kas negrib to veikt, ja, vienkārši tas šobrīd ir piemērs. Un kas notiek tālāk, ja, kad jūs esat šo te problēmu nosūtījis, ja, tad apmēram 2 dienu laikā jūsu šī te lieta tiek izskatīta un viņa tiks slēgta. Tad, kad viņa tiek slēgta, tad ir maksimums 30 dienu laikā jūs reāli saņemsiet šo savu summu naudas uz to naudas, kā saka, karti, ja, no kuras tā tika veikta šī transakcija. Ja. Tas nozīmē to, ka ļoti daudz cilvēku arī, teiksim, jautā tā, es maksāju no cita cilvēka kartes, es gribu, lai šī nauda tiktu veikta pārsūtīta uz manu naudas maku, ja, vai, teiksim, uz manu bankas karti. Es uzreiz gribu teikt, ka tas tā nenotiks. Notiks tikai uz to pašu banku vai uz to pašu bankas karti, no kuras šis te darījums tika veikts. Tāpēc esat ar to, kā saka, jums ar to ir jārēķinās vienkārši. Un vēl viena lieta, ja, kad 6 mēneši no šī brīža, kā tiks veikals slēgts, jūs nedrīkstat nekādā veidā pierīcēties ne pie jebkuras cilvēka. 6 mēneši jums ir absolūts tukšuma posms. Ja jūs 6 mēnešu laikā esat pārdomājis un tomēr redzat, ka tas jums interesanti ir, un jūs to vēlaties veidot tālāk šo biznesu, ja, un tomēr, jā, man tas interesē, tad pēc 6 mēnešiem jums būs dot atkal šī te zaļā gaisma, ja, sākt šo te biznesu jau reāli uz šo te pamatu bāzes, ja, tad atkal viss no jauna. Tālāk.